Augstā kara gados ASV un Padomju Savienībai sacenšoties par ietekmes un varas sadalījumu pasaulē, nācās krietni pasvīst, lai vienu otru pārspētu. Tas bija militārā un kosmiskā progresa laiks, kad tika iekarots izplatījums. Pirmie lidoja dzīvnieki, vēlāk viņiem sekoja cilvēki, un tad jau tika kalti tālajošāki plāni. Šajā laikā abas lielvalstis bija sīvākās konkurences, kas centās vienu otru pārspēt it visās jomās. Tā rezultātā PSRS palaiž izplatījumā cilvēku, bet ASV parūpējas par to, lai viņš arī bezsvara stāvoklī varētu risināt krustvārdu mīklas. Tagad augstais karš ir neapšaubāmi beidzies. Dzelzs priekškars ir kritis un daļa tolaik izstrādāto tehnoloģiju ir brīvi pieejamas katram. Esam pieraduši mājsaimniecībās izmantot kādreiz tik kosmisko teflonu, kas šobrīd pārklāj teju vai katru pannu. Tāpat lietojam guļammaisus, kas veidoti no materiāliem, kas reiz siltināja kosmonautu skafandrus. Un šo sarakstu varētu turpināt vēl ilgi. Bet šoreiz par nedaudz citu visuma leģendu – kosmisko pildspalvu. Šī pildspalva tika izstrādāta pagājušā gadsimta 60. gados, kad kāds misters Fišers ieguldīja tajā pāris miljonus, lai tā varētu rakstīt arī bezsvara stāvoklī. Nav pagājis pat pusgadsimts, kad arī pie mums beidzot ir iespējams iegādāties šo tehnoloģiskā progresa ikonu. Produkts neapšaubām interesants, tāpēc nolēmām ar to iepazīties tuvāk un paņēmām vienu testēšanai. Lai empīriskā ceļā pārliecinātos par pildspalvas spējām rakstīt elementāros apstākļos, mēs to mērcējām ūdenī, rakstījām peļķē, turējām saldētavā un visādi citādi par to izņirgājāmies. Un jāatzīst, lai cik skeptiski mēs sākotnēji bijām, pildspalva bez grūtībām izturēja visus pārbaudījumus. Salīdzinot ar parastu lodīšu pildspalvu, šī tiešām raksta uz slapjām virsmām, raksta pēc tam, kad pāris stundas nostāvējusi saldētavā, kā arī ar kājām gaisā. Kuram gan dzīvē nav gadījies rakstīt šādos apstākļos? To visu gan varētu arī darīt ar parasto zīmuli, taču ir viens mīnus. Līdzi, diemžēl, būs jānēsā arī nazītes asināšanai. Tāpēc pagaidām šī 11 latus vērtā pildspalva ir ļoti labs variants zemledus dzejniekiem, polārajiem publicistiem un visiem tiem, kuriem patīk elegantas un kvalitatīvas lietas.